Mēs pagājušā reizē izrunājām to, kas ir jaunā derība. Mēs sapratām to, ka vecā derība un jaunā derība, kā to mēs redzam šajā grāmatā, ko sauc par Bībeli, nav divas Bībeles daļas, vecā derība un jaunā derība. Šie jēdzieni nozīmē kaut ko citu. Vecā derība ir atrodama kādā grāmatā, dažās nodaļās. Jaunā derība mums ir atrodama, ja tā ļoti vienkārši pasaka, 4 pantos, kuras starp citu atrodas vecajā derībā, Jeremijas 31. nodaļā, un kur ir nocitēti Ebreju vēstules 8. nodaļā. Jaunā derība tie ir 4 panti. Varētu mazliet dziļāk un vairāk pastāstīt, bet tas būtu jau dziļāks pētījums. Bet pirmais, kas katram kristietim ir jāzina, jaunā derība nav Bībeles otrā daļa. Jaunā derība ir 4 panti, kurus mēs atrodam Jeremijas 31. nodaļā un Ebreju vēstules 8. nodaļā. Ja neesat vēl noskatījušies, noskatieties pirmo nodarbību, kur mēs runājam par to, kas ir vecā un kas ir jaunā derība. Šodien mums ir otrs jautājums, nemazāk pārsteigumu pilns, bet bībeliski pamatots, un mēs lūdzam, lai Dievs svētī un palīdz, ka mēs varam saprast viņu vārdu, tad, kad mēs to lasām. Lai mūsu ticība balstās uz šo vārdu, lai mūsu ticība balstās uz to, ko Dievs saka, ko Jēzus saka, lai mēs varam teikt ar Jēzus vārdiem stāv rakstīts, bez piemaisījumiem, lai cik tas arī grūti neizrādītos mūsdienu modernajā pasaulē, uzskatu plurālismā, bet tomēr stāvēt, kā Luters savā laikā stāvēja. Es stāvu uz rakstiem un savādāk nevaru. Un tā, šodien mēs runāsim par to, kad jaunā derība stājās spēkā. Kam par godu un kad sākās svētdienas svētīšana. Vai tu spēj ieraudzīt šo divu jautājumu kopsakarību? Un tā, vispirms pirmais jautājums, kad jaunā derība stājās spēkā? Kad testaments stājās spēkā? Jēzus atstāja testamentu. Un tas jau vairs nav teoloģisks jautājums. Mums tas ir jāapskata no juridiskā viedokļa. Tas ir juridisks jautājums. Lūk, Ebreju vēstulē 9. nodaļā, 16. un 17. pantā ir rakstīts. Jo kur ir novēlējums, tur nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve. Jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl ir dzīvs. Kad Jēzus nomira? Jēzus nomira 31. gada Nisana mēnesī, 14. datumā, piektdienas pēcpusdienā aptuveni 15:00. Tajā brīdī likumiski stājās spēkā jaunā derība. Tieši tā kā mēs to nu pat lasījām arī šajā juridiskajā dokumentā, Ebreju vēstulē 9. nodaļas 16. pantā. Vai testamenta novēlējuma saturu varēja labot? Jēzus nāves dienā, tas ir Nisana mēneša 14. dienā, 18:00. Tas ir 3 stundas pēc viņa nāves. Vai varēja tad labot šo atstāto testamentu? Nē, tas ir pilnīgi skaidrs. 3 stundas jau būtu par vēlu. Viņš ir atstājis testamentu, pēc viņa nāves viņu vairs nevar labot. Tas nav labojams. Vai varēja labot testamentu dienu vēlāk, Nisan mēneša 15. dienā, sabatā, jeb klusajā sestdienā, kā mēs tradicionāli to mēdzam saukt pavasarī? Arī pilnīgi skaidrs, nevarēja mainīt testamentu. Tas būtu vesela diennakte par vēlu. Ja kāds to mēģinātu labot šo testamentu, tas būtu jau viltojums.
Šādas krāpšanas mēģinājuma rezultātā iestājas īstenībā krimināla atbildība. Izlasīsim vēl kādu tekstu. Galatiešu vēstulē 3. nodaļā 15. pantu. Cilvēka pēdējo gribu, kas stājusies spēkā, neviens neatceļ, nec pieliek tai, ko klāta. Tā ir rakstīts. Ja Jēzus nomira piektdien, Nisana 14. datumā, vai viņš drīkstēja labot savu uzrakstīto testamentu dienu iepriekš, ceturtdien, Nisana 13. datumā? Protams, jā, viņš to varēja darīt, jo viņš vēl nebija miris. Un Jēzus patiešām veica labojumu jaunās derības testamentā. Par šo labojumu mēs kaut ko uzzinām Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā. Un tas nebūtu nav viss, kas tur ir uzrakstīts. Atkal es ņemšu pašu minimālāko, lai pārāk nenoslogotu mūsu domas, lai mūsu prāts neuzsprākst no informācijas un pretrunām, kas pirmā brīdī dzirksteļo mūsu smadzenēs, kad dzirdam to, ko šajā brīdī mēģinu pateikt. Pašu vienkāršāko un minimālāko. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa no 27. līdz 29. pantam. Un viņš ņēma biķeri, tātad Jēzus, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to ar jums no jauna dzeršu savā tēva valstībā. Tik tālu, manuprāt, ka ir viss pilnīgi skaidrs. Mums ir tagad jāatbild uz vēl kādu jautājumu. Varbūt neērtu jautājumu, bet šīs tēmas kontekstā mēs nevaram par to nerunāt, nevaram to ignorēt. Kam par godu un kad sākās svētdienas svētīšana? Kristīgā pasaule parasti atbild: Jēzus augšām cēlās pirmajā nedēļas dienā, jeb svētdienā. Šo notikumu atzīmējot, mēs svinām svētdienu kā svētu dienu. Kristus augšām cēlās Nisana mēneša 16. datumā, pirmajā nedēļas dienā, jeb kā mēs latvieši sakām, svētdienā. Testaments stājās spēkā kad? Kad testaments stājas spēkā? Tad, kad kāda persona mirst, tai brīdī testaments arī stājas spēkā. Tad, kad Jēzus nomira, tad testaments stājās spēkā viņa nāves brīdī Nisana 14. datumā. Jēzus augšām cēlās 16. Nisanā, svētdienā, bet nomira viņš 14. datumā, piekdienā, kad arī stājās spēkā jaunās derības testaments. Svētdienas svētīšana saskaņā ar Bībeles vēstījumu un ar šo pašu minimālāko, ko šai brīdī es spēju pieminēt, lai mūsu smadzenes netiek pārslogots, jo Bībelē ir ļoti daudz un detalizēti par šiem jautājumiem, daudz vairāk uzrakstīts. Svētdienas svētīšana saskaņā ar Bībeli ir nelikumīga. Es atradu kādu ļoti interesantu citātu no katoliskās baznīcas katehisma. Lūk, daži citāti no Latvijā ļoti viegli pieejamām grāmatām. Tur ir rakstīts: Evaņģēlijs atstāsta vairākus gadījumus, kuros Jēzus tiek apsūdzēts pārkāpjam sabata likumu. Taču Jēzus nekad nav aizskāris šīs dienas svētumu. Jā un āmen.
Viņš autoritatīvi sniedz patiesu tās skaidrojumu. Sabats ir iedibināts cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ. Aiz līdzcietības Kristus atļaujas sabata dienā darīt labu, nevis ļaunu, dvēseli glābt, nevis pazudināt. Sabats ir žēlsirdīgā Kunga un Dieva goda diena. Lūk, saskaņā ar Bībeles vēstījumu, un tur arī tiek pievests citāts no Marka 2:28, cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Tātad, ko mūsu brāļu katoliskās baznīcas katehisms saka? Sabats ir Kunga diena. Sabats ir mūsu Kunga Jēzus Kristus un mūsu Dieva diena. Saskaņā ar Bībeles vēstījumu, saskaņā ar evaņģēliju vēstījumiem. Vienu rindkopu tālāk. Katoliskās baznīcas katehisms mums dod paskaidrojumu par to, kāpēc baznīca svin svētdienu. Pirmā rindkopa runāja par to, kāds ir bībeliskais pamatojums, un tagad nāk baznīcas pamatojums, kāpēc viņiem ir nevis sabats svēts kā vecajos laikos, bet svētdiena ir svēta. Es lasu. Jēzus uzcēlās no mirušajiem nedēļas pirmajā dienā. Saules dienā mēs sanākam visi kopā, tāpēc, ka tā ir pirmā diena, kas seko jūdu sabatam. Bet arī pirmā diena, kurā Dievs pārvērtis tumsu un matēriju, radīja pasauli. Un tāpēc, ka Jēzus Kristus mūsu pestītājs šai pašā dienā augšām cēlās no mirušajiem. Saviem vārdiem mazliet vēlreiz iziešu cauri šim citātam. Jēzus uzcēlās no nāves nedēļas pirmajā dienā. Kurš gan no mums nezina, ka Jēzus uzcēlās un augšām cēlās, kā krievi saka, voskresieņie, svētdiena, augšām celšanās diena. Kad tas notika nedēļas pirmajā dienā, tā Bībele to traktē. Bet te ir pievests citāts saules dienā, kura ir pirmā diena. Es neanalizēšu šo jēdzienu saules dienu, bet tā ir rakstīts katoliskajā baznīcas katehismā, ka diena, kas seko sabatam, ir saules diena, ja pirmā nedēļas diena. Kas tā saules diena ir? No kurien šāds jēdziens? Kāpēc tas ir ienācis kristietībā? Kāds tam sakars ir ar Bībeli? Saules dienā mēs sanākam visi kopā, tāpēc, ka tā ir pirmā diena, kas seko jūdu sabatam. Kāpēc jūdu sabatam? Bībeles pirmā lapspus mums stāsta par radīšanu. Kad radīšanas stāsts noslēdzas, tad seko 1. Mūzes 2. nodaļas pirmie panti, kas mums parāda to, ka cilvēkam tika dota šī piemiņas diena, radīšanas piemiņas diena, par godu radīšanas brīnumiem, lai mēs nekad to neaizmirstu, un tā tika dota Ādamam un Ievai, pirmiem cilvēkiem, vai viņi bija jūdi. Līdz jūdiem vēl bija daudzi gadsimti, ļoti daudz gadsimti. Sabats ir cilvēkam un ne jūdam. Vēl viens rindkopiņš no katoliskās baznīcas katehisma, kura man patīk šīs baznīcas katehisms, jo tur uzmanīgām lasītājām viss ir paskaidrots un uzrakstīts ļoti konkrēti, nepārprotami, pat godīgi. Ieklausieties šajā godīgajā citātā. Baznīcas bauslis nosaka un precizē Kunga likumu. Baznīcas bauslis nosaka un precizē Kunga likumu. Svētdienās un pārējās svinamajās svētku dienās ticīgajiem ir obligāti jāpiedalās svētajā misē.
izrādās, ka Dievs ir nepilnīgs, ka Dieva likumi, kā tie ir atklāti jaunās derības likumā, Torā, kuru Jēzus tik ļoti vēlās katram kristietim ierakstīt mūsu sirdīs, kā mēs to pirmajā lekcijā jau runājām un mācījāmies, tad izrādās, ka Dieva likums un Dieva vārds, Bībele, ir nepilnīga. Baznīcai ir jānosaka un jāprecizē tas, ko Dievs ir sacījis. Ko jūs domājat par šādu citātu?